Sveiciens Rīgai no saulainākās pilsētas Latvijā. Tā ir. Tas saules spīd gan arī vienmēr labi naktīs, ne? Tas bija tāds attaisnojums, kāpēc mēs šodien neesam Rīgā, kāpēc es vienu no labākajām tulkotājām Latvijā esmu noķērusi šeit Ventspilī, Ventas krastā, jo Ventspilī gan viņi ir vairāk pazīstami nekā tulkotāji, bet kā galvenā dzintaru vācēja. Ja jūs gadījumā grasāties braukt uz Ventspilī, meklēt dzintarus bezcerīgi, Dāca Meijera visus jau ir nolasījusi, kamēr netulko. Taisnība, Dāca. Protams, un tāpat arī sēnes, un vēl arī tās lauskas, trauku lauskas, ko jūras kalo ārā no Stalzenes jūras izgāstuves. Ir tāda lieta kā jūras izgāstuve. Šodien stāsts mums ir par šo skaisto grāmatu. Es atzīstos, un, lai netērētu lieku laiku, ķeramies pie lietas, Dāca. Mēs tevi labāk pazīstam kā tulkotāju no lietuviešu, itāļu, spāņu valodām. Tomēr es atzīstos, ir rakstīts katalāņu valodā. Izstāsti mums nezinīšiem, cik tuva katalāņu valoda ir šīm pārējām tevis pārzinātajām valodām, piemēram, spāņu, itāļu. No visām romāņu valodām, katalāņu valodai vistuvākā radiniece ir oksitāņu, jeb provanciešu valoda, kas valoda ar ļoti senām literārām tradīcijām, daudz gadsimtu garumā, ar ļoti spēcīgu literatūru arī mūsdienās, un šis nav mans pirmais tulkojums no katalāņu valodas. Lai mēs tā saprastu, ja salīdzinu latviešu un lietuviešu valodas, un tad, teiksim, spāņu, itāļu un katalāņu. Aptuveni līdzīgi tā ja zina, kā kuras skaņas vēsturiski, piemēram, no latīņu valodas ir pārveidojušās katrā no šīm valodām, tad ir vieglāk saprast. Proti, ja tu māki itāliski un spāniski, droši vien ir vieglāk saprast katalāniski. Tāpat kā, ja tu proti latviešu valodu, tu ir vieglāk apgūt lietuviešu, bet tas nozīmē, ka tu viņu automātiski sapratīsi. Gan gramatika atšķirās, gan saknes, gan fonētika ir pilnīgi cita un intonācijas. Ir jāmācās, bez mācīšanās nevar. Nav. Es esmu kaut kur dzirdējusi vai lasījusi, ka tu pati saki, ka katalāņu valoda nav tava valoda, ka tu viņu tā lāgā neproti. Tā ir tāda latviskā pieticība, tagad ņemot vērā to, ka tomēr ir kaut kāda pieredze. Gan. Ja drīkst teikt, gan. Jo, protams, es katalāniski neprotu tik labi kā itāliski vai lietuviski, jo tajās valodās es peldu diezgan brīvi un esmu šajās valodās dzīvojusi. Katalāniski es esmu runājusi tikai kā turists. Es zinu, ka tulkotāji nevienmēr perfekti runā tajās valodās, no kurām tulko. Ir jājūt teksts, ir jāsaprot, ir jāzina konteksts, ir jāzina reālijas, ir jāpārbauda katrs vārds, jo rūpīgāk, tad, ja šī valoda nav tik labi zinām, bet es pieņemu, ka arī tie, kas tulko no sanskrita vai sengrieķu valodas, nevienmēr var brīvi runāt šajās valodās. Bet es atzīstos, tomēr nav tāds viegls dāmu romāns, teiksim tā, ja? Paldies Dievam! Jā, bet vai tu vari tad ieskicēt, kā tehniski tu strādā ar tekstu, kuru tu, mums latviski lasītājiem netik viegli gāja dažviet, bet kā ir tulkot tur, kur tu perfekti nepārzini valodu? Tas nozīmē, ka šeit es vairāk skatījos sev uz nagiem un uz tekstu un turēju blakus itāļu, spāņu, vācu, franču, šeit arī angļu tulkojums. Un visbiežāk tas notiek tā, ka es izlasu teikumu, protams, mums ir grāmata lasīta, bet tā tad izlasu tulkojamo teikumu katalāniski, spāniski, itāliski. Varbūt, ja kaut kas ir galīgi neskaidrs, pasīties, ko citi kolēģi citās valodās ir darījuši. Un tad vēlreiz katalāniski, un tad viņu tulkot. Paskatīties, ko citi ir darījuši. Tā, es zinu, ir daudziem tulkotājiem moda, vai, piemēram, saraksta ar autoriem arī tieši tāpat. Tas ir interesanti, un bieži vien arī interesanti raudzīties, kurš no kolēģiem ir aiztulkojies katrs uz savu pusi, jo teksts pieļauj gan vienu, gan otru iespēju. Tu teici, ka tad, kad tu pabeidzi tulkojumu, tu to darbu aizmirsti. Bet varbūt tu atceries, cik ilgi tu veltīji šim kabrē darbam? Šis bija ļoti, ļoti ilgs darbs, protams, jo tulkojot grāmatu, tulkotājs jau netulko teikumu, tulkotājs tulko pasauli, un šeit tā pasaule ir neizmērojami plaša, ar ļoti dažādām
vēsturiskām, literārām, kultūras un tā tālāk atsaucēm. Tas nozīmē, ka ir jāsaprot viss, kas stāv, viss tas ir neiespējami, bet ļoti daudz, kas stāv aiz tekstā, uz ko teksts atsaucas. Un tas nozīmē, ka ļoti daudz vajadzēja lasīt par lietām, kas šeit ir pieminētas. Un tas bija laikietilpīgi, protams. Es nepateikšu, cik ilgi tas viss kopā gāja, un arī rediģēšana ļoti ilgi gāja. Tā grāmata, kas tapa ļoti ilgi, un tas bija sen, tāpēc es atzīstos, ka es neesmu pārlasījusi, tagad es atzīstos, bet šis ir tāds mans tulkums, ko es pati labprāt pārlasītu jau par prieku. Es taču esmu aizmirsusi, vai ne? Un tā ir. Vai tu pati lasi tagad kaut ko? Es lasu pēdējā laikā visvairāk lietuviski. Un itāliski, protams. Latviski arī. Pēdējais, ko es lasīju latviski, bija Žēlis jaunā grāmatiņa. Mazie stāstiņi. Es vienkārši rēķinu, kad tu tiksi pie Kabrē. Tāpēc tāds jautājums. Pie Kabrē pārlasīšanas? Jā. Plānos ir cits Kabrē romāns, bet nākamgad. Vairāk lasītāji mūsu koplasīšanas grupā atzinās, ka negāja viegli un ka pie kādas 200, dažam 400 lapuses nošļuka dūša un pagaidām Kabrē ir atstāts uz vēlāku laiku. Vai tev tulkojot arī bija tāds krīzes moments? Nē, šajā grāmatā nē. Man krīzes momenti parasti ir grāmatās, kuras ir drīzāk primitīvas, nevis sarežģītas. Man ļoti kaitina tevis pieminētie dāmu romāni. Tādi romāni, kur autors piespēlē lasītājam, vai izdabā lasītājam, vai primitizē, vai atkārtojas, vai uzskata lasītāju par muļķi, ir arī tādi varianti. Tie ir daudz kaitinošāki. Man labāk patīk, ja man ir grūti, un ja autors ir stipri gudrāks par mani, un ja man ir jācīnās ar tekstu, tas ir daudz labāk nekā skraidīt pa mājām un ļaut stulbais grafomāns, to vajag par trešdaļu īsināt. Tie ir nepatīkamie brīži. Tad man biežāk iestājas krīze, bet ar Kabrē krīzes nebija. Bija grūti, un pēc atceros, man kaut kur fotoarkīvā glabājas fotogrāfija, kur ir katalāņu oriģināls. Un tas ir stipri biezāks nekā šī grāmata, jo biezāks papīrs un lapuši ir stipri pāri par 1000, un uz grāmatas malas ir nosēdies mazs taurenītis. Un tā grāmata liekas, ka tas vienkārši to nav iespējams iztulkot, bet tādu biezu grāmatu manā dzīvē jau ir diezgan daudz, un tad katru reizi, kad ir jauna biezā grāmata, ko man liekas, ka es nekad neiztulkošu, tas var pieiet pie plaukta un paskatīties uz tām biezajām, grūtajām grāmatām, kuras tev ir iztulkots, tad gan jau kaut kā. Grāmatā liela nozīme ir mūzikai. Un koplasīšanas grupā arī vairākas lasītājas atzinās, ka klausās mūziku lasot. Vai tu tulkojot klausies mūziku? Tad, kad es tulkoju šo grāmatu, es strādājot vēl klausījos mūziku, bet tas bija pilnīgi cits laikmets un cits laiks manā dzīvē. Un tais senajos laikos es parasti strādāju ar austiņām, un tur visbiežāk skanēja vai džeks, etnodžeks, vai arī instrumentāla baroka mūzika. Principā pārsvarā 17. un 18. gadsimta instrumentālā mūzika. Tagad es strādājot neklausos mūziku, jau vairākus gadus vairs ne. Tā ir sanācis. Daudz kas ir mainījies dzīvē, un bija tādi gadi, kad nemitīgi vajadzēja sēdēt ar saspicētām ausīm un klausīties, vai kādam nevajag man atbalstu un palīdzību. Tas nebija gluži priecīgs laiks. Un vienkārši tas paradums strādāt ar austiņām pazuda un pagaidām nav atjaunojies. Lasot gan es noteikti neklausos mūziku, nekad neesmu klausījusies mūziku lasot. Man traucē. Un tulkot arī tad, kad es klausījos mūziku, es nekad neklausījos tādu, kur būtu teksts, ko es saprotu, kas ir kādā no valodām, ko es kaut vai drusku saprotu, tikai instrumentāli. Jā. Informācija. Jā. Un visbeidzot, varbūt tu mums vari, tu jau mazliet pavēri priekšskaru, ka mums nākamgad būs jauns Kabrē. Nākamgad būs... Vai aiznākamgad, jo es jau vēl neesmu sākus tulkot. Tas, kas zina, ka viņš tie būs... dzintari vilina un... Tie dzintari, jā, un tās lauskas, bet nākamgad no tādām interesantām lietām, kas būs neapoliešu pasakas. Bet,
no tādām lietām, ko es iesaku lasīt, ja par to ir jautājums. Es noteikti iesaku no šī gada grāmatām Papirusu. Ja šī ir grāmatu mīlētāju grupa, tad šeit ir grāmatu vēsture, tekstu vēsture ap Mūsu jūru, ka šoreiz nav Mūsu jūra tepat, bet Mūsu jūra vidusjūra Mare Nostrum. Ļoti aizraujoši uzrakstīts gabals par personiskām attiecībām ar tekstiem un grāmatām un arī par visu grāmatu vēsturi. Un tad varbūt kāds atceras Kotrīnu Zīli. Latviski ir iznākušas 2 viņas grāmatas pusauģiem, kuru pamatā ir lietuviešu mitoloģija. Un šobrīd tipogrāfijā ir viņas pirmais romāns pieaugušajiem Mīļotie kauli. Man ļoti patīk. Un ja vēl viena reklāmas pauze, tad no mazliet senākiem, tas jau ir pagājušā gabala, arī lietuviešu romāns Pilnīgi brīnišķīgs. Var tā vienkārši grāmatu raksturot ar Pilnīgi brīnišķīgs? Šo var. Tad labi. Lūk. Bet tā jau mēs varētu sēdēt bibliotekā pie plauktiem un tik vilkt katru pēc kārtas ārā un katrai jau kaut kas labs. Galvenais jālasa un ar to mēs arī, tā teikt, sūtam sveicienus atkal Rīgai, lai jums brīnišķīga diena un lasiet un nebrauciet vākt dzintarus. Jo viss nolasīts.